Tā tad no lāpītais invertors, kā man viņš ir apriebies, ka nevar iedomāties. Tā tad tika nomainīts šitas mērkaķis. Tas ir tas regulators, impulsu garuma modulācijas regulators. Neko neizmainīja, tāpat tās viņš negāja. Tāpat kā viņš tagad strādāja, tā arī viņš strādāja. Metināšana nekā nebija. Tad es piečakarējos, redzu, ka vēl ir operācija pastiprinātājs. Viņš ir tā kā izmantojās kā ģenerators. Uzmetu citu, nav īstais, man iekšā ir LM358, aizvietotājs vai līdzīgs ir LM2904. Tātad pēc šitā nomainīšanas uzradās izejas spriegums 60 volti un ģenerācija uz jaudas galiem. Šitādi impulsi. Līdz tam impulsu vispār nebija nekādu un izejas sprieguma nebija nekāda. Bet vēl joprojām ir problēma, vēl viena nākošā. Tātad grozot šo regulātoru ir jāmainās impulsu garumam. Līdz ar to šitiem impulsiem ir jāpaliek vai nu īsākiem, vai nu garākiem. Bet grozot šito impulsi nihuja nemainās. Tātad rakšanās darbi turpināsies, bet es smieklu pēc aizvedīšu viņu uz garāžu, piemetīšu metināšanas vadus, pamēģināšu, ko viņš vispār dara. Man pacietība sāk lēnām beigties.